Labdien! Šodien esam sanākuši uz sarunu, lai runātu par uzņēmējdarbību reģionos un par finansējumu piesaisti. Es, Linda Cīrule, Zemkopības ministra padomniece, un arī 20 gadus jau praktizēju stāstot uzņēmējiem par finansējumu iespējām laukos. Esmu uzaicinājusi uz sarunu jauno uzņēmēju sociālās uzņēmējdarbības jomā. Līva Kolomīceva ar vīziju izveidot sociālo uzņēmumu Latvijā. Un ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezēnis. Ļoti patīkami. Mums būs ļoti, jāsaka, dinamiska saruna, cerams, ka, jo tu spēr pirmos soļus, tad es jau teicu, man te 20 gadi strādājot ar uzņēmējiem laukos, un Jurģis ir politikas veidotājs. Un varbūt tad, ņemot vērā to, ka tu pārstāvi ekonomikas ministriju, vai tu varētu vienkāršiem vārdiem pateikt, ar ko ekonomikas ministrija nodarbojas? Kāda ir ekonomikas ministrijas misija? Ekonomikas ministrija ir tā, kā saka, iestāde, jeb iestāžu kopums, kas rūpējās par visu mūsu pašu uzņēmēju darba vidi, tātad par visu likumdošanu, kurā tad uzņēmēji strādā, virza arī dažādas atbalsta programmas, lai teiksim, mēs spētu arī kaut kādus sektorus stimulēt papildus. Faktiski lielais mērķis arī ir, valdība apstiprināts, ir mūsu lielais virsmērķis ir dubultot ekonomiku līdz 2035. gadam. Un varu pačukstēt, kad pat pie tā, kad citi saka, kad iet ne tā, kā gribētos, bet mēs vēl joprojām viņam pieturamies, un mēs esam vēl joprojām uz tā ceļa. Mēs neesam nobraukuši tālu, investīcijas ieplūst, izaugsme parādās. Tas 2 gadu intensīvais darbs sāk vainagoties ar panākumiem. Lūk, te es gribētu pieminēt, piebilst arī to, ka 25. gadā jūsu budžets bija 200 miljoni. Un kā jau tu saki, jums tas lielais mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, investīciju piesaisti. Bet tas ļoti skaisti skan, bet reģionos uz vietas ir tāda sajūta, ka jūs esat ļoti, kā augstu sēžat, tālu redzat, bet tas mazais uzņēmējs neredz to jūsu tiešo ietekmi uz viņa dzīvi. Tāda sajūta, ka jūs atbalstat lielos uzņēmumus, tur Fibenols ienāk, tur braucat uz ASV, runājat ar visādiem tiem, kā viņus tur sauc, degunraģiem, bet tiem. Vienraģiem. Tagad redzam ar viens raksts, bet viņš nav tas strauji augošais. Ko tu vari teikt, jā? Es varu teikt, ka ekonomikas ministrija tāpēc arī bija pirmā ministrija Latvijā, kas uztaisīja savu pārstāvniecību Jelgavā. Tieši tā iemesla dēļ, kad mēs arī dažādās aptaujās novērojam to, ka mūs kā ministriju diezgan viegli sasniegt prot lielie komersanti, Rīgas komersanti, bet tieši komersanti reģionos viņiem arī daudz problēmas. Un Jelgavas pārstāvniecība arī esmu ticies ar daudziem uzņēmējiem, īstenībā baigi veiksmīgi arī atrisinājis diezgan daudz tādas lietas, uz ko tas uzņēmums uz pusgadu ir iekāries, bet realitātē vienkāršas lietas, kur faktiski vajadzīga tā saruna tikai. Tā ir tā atbilde, lai mēs esam paši tuvāk reģioniem. Otra lieta mums ir arī, kā saka, ministrijai, kā politikas veidotājiem, tam, kas raksta tos visus papīrus un veido to birokrātiju, vai šobrīd tieši pretēji mazina birokrātiju, ir arī rokas. Un tās rokas mūsu rīcībā ir Latvijas Investīciju attīstības aģentūra. Par to mēs parunāsim tālāk, mazliet vēlāk. Tad es dodu vārdu tev, Līva. Es gribu tev pajautāt, kā tu jūties kā uzņēmējs, kā tu jūties, cik ļoti tuvu tev ir ekonomikas ministrija? Ļoti tuvu, tāpat kā Labklājības ministrija, jo mans plāns ir par sociālo uzņēmējdarbību, un tas viss ir kopā roku rokā. Jo uzņēmējdarbība ir ne tikai tā, kas... Uzņēmējdarbība ir dažādas formas, kā mēs zinām, un galvenā tā būtība pēc noklusējuma noteikti, ka katram ir uzņēmējam šo apkārtējo vidi veidot labāku. Sev, citiem, ar pakalpojumu, ar dažādām citām lietām, ko tu mēģini darīt, kāpēc tev šis uzņēmums. Un pazuda doma.
Nekas, atradīsim domu vēlāk. Tu pieminēji Latvijas investīciju aģentūru. Zini kā, es 20 gadus strādāju ar Zemkopības ministrijas administrēto līderu programmu, kas ir tiešais atbalsts uzņēmējiem reģionos. Un faktiski tas, ko es ikdienā dzirdu, lai gan es esmu no Ogres novada, un Ogrē mums ir viena no Latvijas attīstības aģentūrām, tad viena no 20 aģentūrām. Vienalga es dzirdu, un arī no pierīgas kolēģiem, kuriem ir Jūrmalā, tātad kontaktpunkts šī Latvijas attīstības aģentūra, viņi saka, vienīgais atbalsta instruments laukos ir līderi. Kāpēc viņi tā saka? Es varētu arī teikt, ka lauku reģionos, ārpus pilsētām lielajām, arī strādāts faktors, kas ir tāds pamata ekonomikas faktors, jeb katrai vietai ir sava loma tautsaimniecībā. Nav nekāds noslēpums, kad ārpus pilsētām tā ir lauksaimniecība. Līdz ar to jūs tur būsiet topā. Savukārt pilsētās, piepilsētās, jau kur sākās ražošana, pārstrāde, kur jau industriālā mašinērija dūts, tur jau ir citi fokusi. Un tie fokusi ir jau, kas iet tālāk uz pakalpojumu sfēru, ir fokus, kas ir uz industrializāciju, jeb viedo ekonomikas veidošanu, kas ir dažādas jau gudrās tehnoloģijas, tie paši vienraģi, ko pieminēja, gluži ne dagunraģi, bet mums tas uzdevums ir kaut vai atrast dagunradzi un pārtaisīt pa vienradzi, un to mēs darām ar Latvijas investīciju attīstības aģentūras rokām. Un tur ir tā, ka svarīgākais solis ir būt pietiekami drosmīgam un sākt tās sarunas, nevis uzreiz pastīties, tur pieteikšanās inkubācijas periodam, jo tas izaicinājums ir ar termiņiem, kad viņš nav visu laiku tā atvērta pieteikšanās. Bet, ja ir tas brīdis, pat, kad nav uzsaukumu, es iedvesmot uzņēmējus vai topošos uzņēmējus iet un sākt runāt jau laicīgi. Tas gan. Konsultācijas vienmēr ir vērtīgas un jau preventīvi. Man arī ir bijuši īstenotāji, finansējuma piesaistītāji, veiksmīgi uzņēmēji, kas 2 gadus gatavoja projektu. Man jautā, cik ātri var uzrakstīt biznesa plānu, iesniegt pieteikumu finansējumu saņemšanai. Es saku, ir, kas var 2 dienās, un ir, kas raksta 2 gadus. Ja? Tas ir tā atšķirība ir milzīga. Bet redz, atkal mazliet tas, ko tu teici, te mēs atkal nonākam pie industrializācija, inovācijas, pievienotā vērtība. Atkal tu tā kā aizved pie tiem lielajiem, lai gan Lijā ir arī mazie startupi. Tur jau ir tā lieta, ka tas nenozīmē inovācijas, nenozīmē milzīgs uzņēmums. Liela daļa no tiem uzņēmumiem, ko mēs šobrīd saucam par milzeņiem, viņi sākušies kā vienkārši tādas idejas, kur tiešām, paši sēdēja mājās, bakstījās un eksperimentēja un domāja, kā tam būtu. Es pagājušo nedēļu biju uz tādu faktiski Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, varētu teikt, pirmā jaunbūvētā kosmētikas ražotne. Kas tā bija par ražotni? Kinetics. Tas sādažos, jā. Un ļoti skaists stāsts ir apakšā, kā pāris cilvēki ar ideju un zināšanām ķīmijā sāka veidot produktus, un tad tā pa solītim ar pašu iedvesmu un visu kaut ko ir gājuši uz priekšu, un šobrīd tā izauguši, kad wow! Un, tik cik man bija iespēja apskatīties, kā viņi ir gājuši atbalstiem, ir izmantoti dažādi Covid laika risinājumi, kas ir bijuši pieejami Altumā un tādām lietām. Tas ir tas, ka tas uzņēmējs augot visu laiku komunicē to valsti, jeb valsts institūcijām. Un tie, kas to dara, tie no tiem mazā kriksīši, kas ņemās tur savā virtuvē un kaut ko sāk veidot un darīt, viņi vienā brīdī sasniedz to brīdi, kad ir jālemj. Un tas lēmums ir, vai mēs paliekam tikpat lieli, vai mēs tikpat mazi, vai mēs gribam augt. Vai mēs gribam augt. Un tas bailīgākais lēmums, laikam, ir tas, es gribu augt. Un tad ieslēdzās mums arī no valsts puses ir vesela virkne ar atbalstiem un tām iespējām, kas ir gan caur klasteru programmām, kur pašas nozares lemj, kā viņām būt un dzīvot.
gan caur Altuma programmām, kur ir visi šie aizdevumi ar kapitāla atlaidēm. Zin kā, par tām programmām arī es gribu atlikt uz nākamajā posmā, jo te ir par ko runāt. Par komunikāciju ar valsti. Kā tu, kā jaunais uzņēmējs, komunicē ar valsti? Labi. Pastāsti savu pieredzi. Šobrīd mans uzņēmums ir pavisam starta pozīcijā, un man šobrīd viss par un ap papīriem. Un šī komunikācija ir gana veiksmīga, jo pretī ir cilvēki, kas man palīdz un konsultē. Tāpēc šī izēja visu laiku ar valsti vai ar tās ierēdņiem, lai man palīdzētu, ir. Un es teikšu, ka procesi virzās, un man pašai ir jāsaliek savi punkti uz i, lai tad nāktu klajā ar to, ko tad es esmu izdomājusi. Un attiecīgi arī pēc tam pieteiktos gan nevis aizdomiem, bet grantiem no Labklājības ministrijas puses, jo sociālais uzņēmums var saņemt papildus grantu savai manai idejai. Un tāpēc, viss ir lielā procesā, un tas darbs ir tāds, tu sāc rakt vienā virzienā, un ir vēl 5 bedres, kurā tev ir jāizrok, lai tu nonāktu pie tā gala rezultāta. Jo šobrīd, tas informācijas un notikumu klāsts ir ārkārtīgi plašs. Jā, redzi, bet vai tev nav tāda, vai tev ir radies sajūta vai priekšstats, kad tu komunicē ar valsti, ka jūs runājat dažādās valodās? Būtu labāk, ja skaidrāk runātu. Piemēram, pirms inkubācijas periods. Jā. Kas tas tāds ir? Pirms inkubācijas periods. Vārnīca. Es jau teicu, tas viss ir vairāk ar to pašapņēmību iet un noskaidrot. Jo tas dīvainā sadaļa ir, mēs jau visi esam cilvēki arī valsts pārvaldes pusē, politiķu pusē, un mums ir jāizdomā arī nosaukumi, kā mēs to ierakstam normatīvajos aktos. Pavisam vienkāršiem vārdiem tas ir periods, kurā tu esi starp ideju, tev ir jau kaut kāds koncepts vai jau uztaisīts, nosacītais modelis, un tad tas ir tas moments. Ja ir vēl sadaļas, kas ir TRL attīstības stadijas, kur no fundamentālās zinātnes līdz komercializācijai. Zin kā, tiešām, tas ir nav brīnums, kad cilvēks parastais maksā konsultantam, lai viņš aizpilda, lai viņš viņam pasaka, lai viņš viņam iztulko, kā nokļūt pie kā atvērt tās valdības durvis, kura ir tik daudz naudas, lai visiem iedod. Sen jau vairs tā nav, un tos terminus, jau, ko es te minēju, daudz, to zinu es, to zini tu, parastam, teiksim, uzņēmējiem cilvēkam, kas vēlās, piemēram, šobrīd ir mums tāda arī mājaslapa uztaisīta Business.gov.lv. Viņā faktiski uzņēmējs var atrast visas gan eksporta programmas, kas ir mazie. Mēs ejam vēl tālāk, mēs šobrīd viņu vēl pilnveidojam ar domu, ka, lai tiešām ir tas, ka tev nav jāiet un jāprasa jautājumi daudz, tu atverot vaļā, jo pats redzi, kādās programmās tu tā kā potenciāli klasificējies. Jo mums jau reģistros ir dati par tiem uzņēmumiem. Mums ir dati tātad viņu kodi, zem kuriem viņi ir. Tas ir vēl viens dīvainais burts salikums, jeb nace. Tā tad nozare. Jā, un tur ir tā lieta, ka, piemēram, tur, kur ir mums finansējums, kas nav mūsu valsts budžets. Jo mums, piemēram, mūsu programmās ir salīdzinoši maz valsts budžeta programma. Labklājības ministrijā ir bišķi vairāk, bet mums ir faktiski Eiropas struktūra fondi. Kas savukārt uzliek arī zināmu vēl papildus birokrātiju, jo tad tur ir vēl trakāk. Ir jātulko Eiropas termini latviski. Bet mums pagaidām, es gribētu domāt, ka diezgan veiksmīgi izdodas no ministrijas puses atrast to valodu un tulku, kad jau sen vairs nav vajadzīgi šie konsultanti pie pieteikumiem projektos. Varbūt kaut kādos lielākos, bet mēs mēģinām iet uz to. Jā, kā tev liekas? Man šķiet, ka šī visa pēc būtības ideja ļoti laba. Tas, kad nauda ir, Eiropas naudas mums ir, bet šo visu kaut kā absolūti vienkāršoti vajag nogādāt līdz tam cilvēkam, kuram ir šī ideja galvā. Jo tad, kad sāk rakties tajā visā, ļoti var apjukt.
ļoti ir apjūt no tādas programmas, tādas un vēl piektās. Tā kā varbūt ir jāveido kaut kāds informatīvais kanāls, kas ir tieši paredzēts jauniem uzņēmējiem, un tad tur stāstīt par šiem te veidiem, kas ir pieejami. Varbūt eksistējošiem uzņēmumiem, mazajiem, tur, nezinu, IK, rokdarbniekiem, vēl kaut kas viņam tieši palīdzētu attīstīties. Varbūt citi domā, nebūtu jāmet miers, kad man nesanāk pa maz, bet izrādās, kad ir nauda, ka ir iespējams kaut kā stimulēt. Tā no virspusēji skatoties, tiešām tās iespējas ir daudz. Un, jā, pieminētais biznesa GovLV. Es tur šodien biju, es izskatīju, man viss patika. Tikai es nevarēju saprast, kura programma ir vaļā. To es nevarēju saprast. Tā tur viss pa klucīšiem, viss bija skaisti. Es arī atradu, tad uz ārzemēm var braukt, ne tikai uzņēmēji, bet arī biedrības un nodibinājumi, kur ir vismaz 5 komersanti, tad piedalīties šajās vizītēs. Un uzreiz par šīm vizītēm, lai vienkārši man neaizmirstās, tur tajā tabuliņā bija 230 pasākumu īstenoti šogad jau. Ārpus tas nozīmē, ka Latvijas investīcija aģentūrā jau tad jūsu tajā finanšu instrumentā katru otro dienu notiek pasākums. Tas ir milzīgs apjoms. Šajā gadījumā eksporta veicināšanas programma nav tikai vizītes. Tātad zem šī viena no lielajām programmām, viņi arī daļai finansē šīs lielā pārstāvniecības un par informatīviem kanāliem arī viņas taisa šos seminārus uzņēmējiem. Kā saka, tie, kas meklē, tie atradīs noteikti ar Business GovLV ļoti daudz labas lietas. Arī to, kad sākās šīs programmas. Viens izaicinājums mums ir ar programmām, kuros veidojās kaut kādi pārāvumi. Ja, piemēram, programmā tiek izsmelti līdzekļi. Tur, kā saka, var vangai prasīt, kad būs atkal nauda. Jo tur ir jālemj vismaz ministru kabinetam par apropriācijas pārdalēm vai par struktūru fondu finansējumu pārnesi. Un tas nav ātrs process, bet tā problēma, starp citu, tad, kad beidzās nauda programmā, tā problēma, vismaz priekš manis, man viņa liekas patīkama. Jo tā ir vienīgā problēma ar programmu, ka ir beigusies nauda. Nevis, ka kāds nevar saņemt, ka kādam ir grūtības tikt klāt, ka kāds nevar atrast informāciju, bet vienkārši beidzās nauda, jo visi ir izdarījuši tā, kā vajag savu darbību. Un mums ir tādas programmas. Es varu būt lepns, ka mums ir tādas programmas. Mums beidzās nauda pirms laiciņa digitalizācijai. Tagad palaidām jaunu rudenī programmiņu. Mums tagad ir daudz dzīvokļu namos beigusies naudiņa. Tagad mēs gan meklējam vēl. Bet tā ir tādā ziņā diezgan patīkama problēma. Tātad tur komunikācija strādā, cilvēki savu darbu izdara, uzņēmējiem patīk un nav tik grūti. Bišķiņ viņiem kaut kas arī nepatīk, bet labi, tad atstāsim citiem. Bet, zini ko, man ir tāda, es redzu, kā tu runā un visu to tavu noskaņu, un tu tā ļoti komfortabli jūties tajā savā nozarē un ekonomikas ministrijas piedāvājumā. Bet te ir uzņēmēji, kura saka, jā, ka tā informācija ir sadrumstalota, un es arī kā praktiķis varu tikai apliecināt. Tātad ir līderis. Par šo runā vietējās rīcības grupas. Vispār tāds nosaukums savdabīgs, vai ne? Uzņēmējdarbība vietējās rīcības grupas dala naudu uzņēmējiem, veido veiksmes stāstus, iedvesmo, motivē, atbalsta, palīdz, dažreiz aizvirza arī uz Latvijas attīstības aģentūru, iesaka arī Altum kā finanšu instrumentu. Tad ir Labklājības ministrija, tur ir sociālās uzņēmējdarbības bloks, tad esat jūs. Tad vēl, ja tas uzņēmējs grib piesaistīt privāto investoru, viņam jāiet vēl uz investoru klubiem, kaut kur jātaustās tumsā, jāmēģina atrast, kurš viņam var aizdot, nezinu, 100, 200, 500 tūkstošus, lai viņš var kaut kur. Un tad vēl ir arī, ja viņš grib vēl pūļa finansējumu, tad viņam vēl jāvingro tajā, kur mums ir kāds crowdfundings, ko mēs te varam dabūt. Pasaki vēl, ka tam potenciālam uzņēmējam nav jābūt burvi māksliniekam. Zini kā, es no savas puses teikšu tā, nevajag sajaukt kopā to, kas ir, teiksim, finansējuma avotu meklēšana. Tas ir praktiskais darbs, tā ir brīva uzņēmēja, kas saka rīcība, vai viņš iet crowdfundingā, kur ir miljons piedāvājumu visā pasaulē, vai viņš, piemēram, paņem finansējumu, viņš jau strādājuši tās palielas uzņēmumu, paņem finansējumu, lai viņš var, piemēram, iziet akciju biržā. Kāpēc ne?
Viņš ir no nulles sāk. Viņš no nulles var iet biržā? Ne, tur ir kārtība, kā jāsagatavo uzņēmums, bet ir atbalsta programma tam visam. Mums Latvijā? Jā. Mums no Ekonomikas ministrijā? Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai. Un Altumam, man liekas, ir līdzatbildība. Bet es varu noprecizēt, bet programma mums ir tieši, lai sagatavot, ja mums kapitāla tirgus, kas saka, aicina nepārtraukt jaunus dalībniekus. Es atkal viņš runā par tiem lieliem, vai ne? Nē. Iziet biržā. Skaties, ir jāsadala arī, teiksim, tas, kas ir tas lielais fokus. Man ir jādomā par visu Latvijas tautsaimniecību. Pilnībā par visu par to, lai mūsu valsts budžetā arī ienāk visi tie miljoni, lai mums ir tās darba vietas visiem cilvēciņiem un visu laiku tā teikt jāmēra tā temperatūra, jāuzraug un atbilstoši arī, kas saka, jāpiegroza, lai mēs, teiksim, varētu to izaugsmes ceļu iet. Nu, tur mums ar Viktoru tiešām, ja drīkst slavēšu ministru, viņš tiešām ir malacis. Ar visu enerģiju iet un kas saka, nebaidās arī no strīdīgiem lēmumiem, no lēmumiem sabiedrībā varbūt līdz galam neizskaidrotiem, bet vajadzīgiem lēmumiem, lai mēs varam, kas saka, to jaudu mūsu tautsaimniecībai vienkārši atbrīvot, palaist. Bet viss jau labi ar tiem lieliem, tas jau nav tā kā pārmetums, es vienkārši vairāk par tiem lauku reģioniem un tur ir tie. Ir arī lielie, kas ir lielie investīciju projekti, bet, ja mēs runājam par tiem mazajiem, kad saka, amatniekiem un visām tām lietām, ir tas izaicinājums. Par to informāciju dažādās vietās. Varētu taču, piemēram, cik daudz tu zini par līderu? Kā ekonomikas ministrija, cik daudz jūs zinat par zemkopības ministrijas šo līderu lietu? Varbūt viņas var kaut kā, es negribu teikt sapludināt, bet kaut kā, lai tas cilvēks to visu redz vienkopus. Labklājības ministrija, ekonomikas ministrija un zemkopības ministrija, kaut kā tas trīsstūris varētu enerģiskāk darboties. Īstenībā tas trīsstūris darboties vēl enerģiskāk noteikti, ka varēs arī ar jauno fondu finansējumu sadales kārtību Eiropā. Jo, redzat, te mums ir arī problēma, kad mums ļoti daudz šis programmas tiešām šajos struktūra fondos, mums valsts budžetā nav tik daudz finansējumu, lai visu varētu izdarīt. Bet nākamais finansējuma periods izskatās, ka varētu savienot daudzus un atstāt dalību valstīm to elastību. Nevis mums vajadzēs katram iet saskaņot. Jums saskaņot savus, mums saskaņot savus. Piemēram, Altums mums Latvijā starp citu super piemērs. Mums ir kopā. Jā, zemkopība, ekonomika, finanses, viss ir vienā vietā. Viņš strādā. Vēlreiz, bet arī tur ir savas mērķa grupas. Tur, piemēram, arī programmas, kas ir kopā ekonomikas ministrijai ar labklājības ministriju. Attiecībā, piemēram, par sociālo uzņēmējdarbību, tā ir ļoti īstenībā specifiska uzņēmējdarbības forma, ko cilvēks ir izvēlējies. Drosmīga forma, es godīgi pasaku, viņa nav viegla. Jo atšķirībā, teiksim, no tādas konvencionālās uzņēmējdarbības, kur pamatmērķis ir gūt peļņu, piemēram, tad te pamatmērķis ir arī dot kaut kādu papildus vēl labumu. Un tur savukārt, ja tiesa un baņķierim prasīs, tad baņķieris teiks, klausies, to nedarot, tu nopelnīsi vairāk. Līdz ar to tā ir ļoti specifiska joma, kur tiešām ieslēdzās tā mūsu katru ministriju neliela atšķirība. Jā, varbūt tas ir grūtāk tam cilvēkam, kas iet šo ceļu savdabīgo, bet arī, piemēram, no zemkopības puses. Ja lauksaimnieks iet un saka, man vajag atbalstu lauksaimniecībai, Eiropas Savienība mums aizliedz viņu sniegt. Tāpēc, ka primārā lauksaimniecība no šiem struktūra fondiem nav atbalstām, bet viņi ir atbalstām savukārt no jūsu šīs līderu programmas. Nē, mūsu līderi arī primārā nav atbalstām. Tas arī līderis, starp citu, atbalsta visu, kas nav primārā. Bet kopēja lauksaimniecības politika bija jūs tas KLP, jūsu savdabīgie burti. Lūdzu, papildiniet tagad vārnīci. Kopējā lauksaimniecības politika. Jā, es par to, ka, protams, ka ministrijām ir vieglāk katra tur rūpi un jūtas komfortā, ir savi speciālisti. Bet tad ir Līva no Talsiem, un man ir Andris no Birzgalas, piemēram. Ja? Un tad labi, kad ir Linda, kura var viņiem izstāstīt, pie kuras ministrijas, kura finanšu instrumenti ir jāvēršās. Es tīri no lietotāja viedokļa
tas ir izaicinoši. Bet... Nu, labā lieta, ka tagad ministrijas apņemās ātrāk atbildēt saviem klientiem, kas īstenībā... Bet tu jau pats teici, tam Andrim ir jāsaņemās. Jāpieceļās. Un tad viņš beigās pasaka, es labāk pats visu izdaru. Jā, man tā pieredze arī privātajā sektorā un arī pašam esot uzņēmējiem. Un kas teica, ka būs viegli? Nu, Jo tas ir kaut kas tāds, kur tu rādi ar savām rokām, tu rādi to vērtību faktiski pārsvarā, nekā. Tātad tas ir vai nu kaut kāds super pakalpojums, vai nu tev ir kaut kāds super produkts, kur tad tev pat ir jāizdomā zem kura reģistrēties. Tas īstenībā ir pats pirmais solis saprast. Vai tu varbūt uzņēmējdarbības forma? Jā, jo mums viņas Latvijā ir ļoti daudz. Un īstenībā lielākā daļa ir tēmēta tieši uz maziem uzņēmējiem. Tad ir gan šie paši nodarbinātie, saimnieciskās darbības veicēji. Starp citu ir arī pat tiem, kas izīrē dzīvoklis ir sava. Tātad reģistrācija kā saimnieciskās darbības neveicējam. Kaut arī tur ir vēl savdabīga tiesiskā problēma. Mēs sapratām, būt uzņēmējam ir jābūt zinošam. Ir pirmais, ir jāsaprot, kāds tu vēlies būt uzņēmējs, vai tu vēlies būt sociālais uzņēmums. Viņam ir vesela virkne arī ar bonusiem no valsts puses, tur ir nodokļu ziņā, darbinieku ziņā, tur ir ļoti forši uztaisīts un godīgi, es tā uzmetot tāds. Bet, ja, piemēram, iet un reģistrēs mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs, viņš savukārt ir izdevīgs, piemēram, mairažotājiem viņš nepārāk. Bet viņš ir izdevīgs pakalpojums sniedzējiem. Mairažotājiem savukārt ir izdevīgs saņemt atbalstu pie jums, pie LIA un reģistrēties kā parastajiem nodokļu maksātājiem. Jā, jūs starp citu nedodat mairažotājiem naudu. Jūs nedrīkst. Mani klienti ir bijuši pie jums un viņi saka, pašnodarbinātajiem nedodam. Izņemot, ja viņš piereģistrējās pēc tam, kā... Jā, bet viņam ražotne ir mājā un viņam PVD neļauj, ja viņš būs sijā, tad viņš savā tad jau mājā... Kāpēc PVD neļauj? Tur ir savas prasības. Kāpēc tā? Tu man Kāpēc PVD neļauj? Nē, bet redz, tā ir tā lieta. Jo tajā brīdī, kad tas uzņēmēja gens, viņš jau ir tajā cilvēkā. Tur vajag kaut kādu to pušu. Viņš arī domā un rēķinot skaita. Un tas mairažotājs tieši tā. Vienā brīdī viņš aiziet surāt un domā, un tas ir tas brīdis, ko es teicu, jāpieņem tas lēmums, kāds tu gribi būt pēc tam arī uz priekšu, vai tu gribi palikt kā mairažotājs. Varbūt tomēr tev gribās izplast spārnus. Tas atkal būs liels risks. Tas būs nākamais riskantais lēmums, ko uzņēmējs pieņems. Tagad dosim vārdu tam, kurš ir izplatis spārnus. Ko tu gribētu teikt šajā kontekstā? Jā, piekritīšu, kad sākumā katram pašam ar sevi jāvienojās, kas viņš galu galā grib būt. Tas ir tas primārais mērķis un jāsaprot savus mērķus, ko tu ej. Un, jā, sociālajai uzņēmējdarbībai ir plašs tas atbalsta klāsts, loks, bet arī priekš tā ir jāpastrādā, jāizdara mājas darbs, un lai tu pie tā nokļūtu. Bet paldies, es saprotu, ka es uzņēmusies grūtāko ceļu, es nekad ne vieglāko ceļu, tā nav interesanti. Un arī šajā gadījumā tas mans mērķis ir nevis peļņa, bet tiešām es tiešām ar sirdi ticu tam, ka mans tas darbs, uz ko es eju, veidos vismaz kaut kādu cilvēku dzīvi labāk. Tas ir mans tāds. Un ja es to izdarīšu, jutīšos noteikti daudz labāk. Un varēšu dzīvot ar tīru sirdsapziņu. Jo man pašai ir 2 mazi bērni, un šis te viss ir ļoti stipri pamainījis to, ko es redzu un kam ir jābūt tā priekš šī te segmenta. 20 gadu līderim. Es nezinu, cik ir LIA gadi jau šobrīd. Daudz. Arī 20 droši. Viņš ir izgājis reformām. Viņš jau vēsturiski ir bijis tās ministrijas rociņas. Jā. Labi. Tur LIA, jums ministrijā ir 153 darbinieki. Tā aptuveni 153, 200, tur tā. Jā. Es precīzi nemeklēju failu, kur ir jūsu darbinieku skaits, bet aptuveni. LIA ir teju 300 darbinieki. Protams, ka tur ir ārvalstis un tā. 20 pārstāvniecības Latvijā. Cik no viņiem ir tajās 20 pārstāvniecībās Latvijā? Apmērā. Pārstāvniecībās vidēji, atkarīgs ir kura pārstāvniecība. Teiksim, 2
apmēram uz to pārstāvniecību. Varbūt nedaudz vairāk kā kurā. Tiešām tas ir kā kurā pēc tam vajadzībām. Bet, kā es neteiktu, ka vai tas ir daudz vai tas ir maz. Ja? Ekonomikas ministrija ir neliela ministrija skaitliski pret mūsu tām iestādēm, jo mums ir arī konkurences padome, mums patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Konkurences padome gan neatkarīgi, bet mēs atbildam par konkurences politiku valstī. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Un tad mums ir vēl viens liels darba devējs, kas centrālās statistikas pārvalde, kur mēs ļoti rūpīgi šobrīd pieejam optimizācijai, kas nozīmē, ka viņi samazināsies, mēs ejam uz digitalizāciju. Tā kā, tās labās lietas prasa resursus. Ko es velku? Es velku uz to, ka jums ir 20 pārstāvniecības. Mēs esam bijuši vairākas reizes, šo gribējuši apvienot. Mums ir 33 pārstāvniecības. Par to ir bijušas vairākas diskusijas. Cik man ir, kā saka, valsts pārvaldē, man tā bārdi ir sirma. Ja? Viņi neviens neredz, es noskuru, bet viņi ir diezgan sirma par šo valsts pārvaldes. Un tās diskusijas ir bijušas. Un tad mūždien tas process apstājās pie brīža, kad mēs tomēr nespēsim sadzīvot, mums tie fokusi atšķirās. Bija, man liekas, ka arī savulaika Altums kopā ar, vai tas pats Lats nebija, daudzās vietās bija kopā vienās telpās. Un tas ir forši, ka uztais to one-stop shop. Tas ir tiešām tas labs virziens, ja viņš izdodās līdz galam. Es gan pagaidām tas būtu izcili, ja tā mēs spētu izdarīt. Bet, kā saka, ieguvējs būtu potenciālais uzņēmējs, pareizi? Ieguvējs būtu potenciālais uzņēmējs, ja mēs spētu nodrošināt arī pietiekamu resursu. Jo, būsim reāli tajā brīdī, ja man vajadzētu stāstīt par zemkopības ministrijas programmām vai tev vajadzētu stāstīt par ekonomikas ministrijas un labklājības ministrijas programmām, vienam cilvēkam tas būtu ļoti sarežģīts, kā saka, pat misijas līmeņa uzdevums. Bet tu zini, kad mēs jau vietējās rīcības grupas to darām, viņš jau atnāk pie mums, tas uzņēmējs. Viņam jau neinteresē, vai tā ir zemkopības ministrijas lada nauda, vai tā ir LIA administrētas finansējums, vai tas ir sociālā uzņēmējs. Viņš atnāk ar ideju. Es gribu sākt vārīt ziepes. Un tad tu viņam jautā, un tas un šitas un šitā. Un tā. Jā, konkrēts piemērs atnāca jauna meitene, viņa grib attīstīt mēbeļu ražošanu. Viņa ražos speciāli pielāgotas mēbeles cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Plus arī vecāka gada gājuma cilvēkiem. Respektīvi, lai var aizsniegt visus tos plauktiņus, visas tās lietas. Viņiem ir parastā uzņēmējdarbība, plus viņi 3 mēbeles tādas izlaidīs gadā, 3 produktus gadā plāno izlaist. Mēs viņiem sakam, ejiet uz sociālo uzņēmējdarbību, tur 100% atbalsta, tur apgrozāmie līdzekļi. Ja tā ideja ir tik sociāli atbildīga, tā un tā, viņi tomēr uzrakstīja to līderu projektiņu, tad viņi ies to līderu ceļu. Respektīvi, pie vietējām rīcības grupām viennozīmīgi nāk. Tad arī mēs esam pat spiesti zināt, ko piedāvā LIA, jo mēs jau viņiem arī sakam, līderis jau nedod naudu algai. Aiziet uz LIA, tur ir gan digitalizācijas projekti, gan apgrozāmiem līdzekļiem. Viņi sūtam uz Altumu, un mums ir jāzina, kur to naudu paņemt. Tāpēc es par sevi varētu teikt, es zinu, kur tā nauda jūras dibenā atrodas. bet tas daivings nav visiem iespējams. Viņš ir izaicinošs, es tev piekrītu, bet tiešām tās koncepcijas ir bijušas dažādas. Man bija, piemēram, arī savulaik potenciāls projekts, jo, piemēram, bez mums, bez tām ministrijām un lielās centrālās valsts pārvaldes iestādēm ir arī pašvaldības. Un arī pašvaldībām ir savas uzņēmējdarbības atbalsta programmas, ir pat atsevišķām pašvaldībām savi uzņēmējdarbības atbalsta departamenti. Man ir jautājums. Tieši man ir jautājums, es aizmirsīšu. Tieši 25. gadā 3 miljoni pašvaldībām. Viņas paņēma? Šobrīd notiek, kā saka, finiša taisnē ir. Kas var atklāt noslēpumu, kurš viņus paņēma un ko viņi darīs ar tiem 3 miljoniem? Šie 3 miljoni ir dažādiem pašvaldību projektiem, bet laikam noslēpumu mēs tā detalizēti nekā vēl nevaru atklāt. Tā kā nāksies vien visiem paciesties ar popkornu tūtu, kā saka.
Bet, jā, šī ir arī viena no labajām programmām, kas ir tieši domāta pašvaldībām. Bet jā, tas, ko es gribēju teikt, ir arī pašvaldībām resursi. Un bija savulaik tāda iniciatīva kā Powered by LIA. Mēs dodam cilvēku no Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, viņš kā mentors brauc uz pašvaldībām, jo viņam ir vēl tuvāks ceļš pie tie iedzīvotāji, kaut vai pagastu pārvaldes mājā. Ja. Kas būtu baigi foršā štēle. Un no sākuma ir tā deksme ir liela, bet vienmēr pašvaldības grib. Man vajag pārstāvniecību pie sevis. Tā ir tāds prestižs jautājums, bet finansējums mums ir tik, cik viņš ir. Bet vēl joprojām ir sadarbība arī starp LIA un pašvaldībām, un arī ir pārstāvji no LIA tiek pieaicināti pašvaldībās, un arī papildus stāsta. Tā kā, ļoti līdzīgi kā tu, jo atnāk cilvēks ar savu vienu foršo ideju, un tad viņi jāmēģina aizvirzīt pa pareizajiem ceļiem, lai tā atbilde, kas tad es gribu būt, ir skaidra. Es vienu lietu gribēju vēl pateikt. Jums ir nevis 2 bērni, bet 3 bērni. Arī uzņēmums jums paņems tieši tikpat daudz laika un uzmanības kā bērns. Es sāku nedaudz baidīties no šiem 3, bet noteikti... 3 plus karti, diemžēl, nav. Varbūt vajag. Vai ne? Būtu interesanta koncepcija. Vai ne? Motivējoši. Varbūt noslēgumā mēs varētu, mēs esam tādā patriotiskā mēnesī šo ierakstam, tas ir novembris, un publiski izskanējuši arī aicinājumi par vietējo produktu iegādāšanos. Kāda ir jūsu attiecības ar vietējo produktu? Tavas personīgi? Es izvēlos lielākoties tikai Latvijas produktus. Es meklēju viņus tiešām un bēdājos, kad viņi nav. Bet tas ir mans, kad es izvēlos Latvijas. Jā. Un kāds tev būtu priekšlikums, lai šie gan soļi uzņēmē darbībā būtu vieglāki, un arī, lai vietējais produkts varētu attīstīties, un viņš būtu pieejamāks? Vai tev ir kādi priekšlikumi? Skaidrība. Vairāk skaidrības un droši vien, ka vienkāršot informāciju. Absolūti vienkārši. Lai tam cilvēkam, kuram tā ideja galvā kaut kur gruzd, lai viņai ir un ir rezultāts. Tas būtu mans tāds. Jā, un tev personīgi un no ekonomikas ministrijas 2 skatu punktus es sagaidītu. Par vietējiem produktiem es tiešām viņus cik vien varu arī lietoju. Es pats neesmu rīdzinieks, tāds pārsteigums neliels. Kādreiz dzimis rīdzinieks, bet dzīvoju ārpus Rīgas. Un, ja, kā saka, var tikt pie kautuves, piemēram, svaigas gaļas, tad es vienmēr izvēlēšos šo ceļu, jo pirmais es zinu, ka tā ir vietēja, otrais es zinu, ka tā ir ļoti svaiga, ka viņa nav nostāvējusi leduskapjos un vadāta cauri visai Eiropai. Līdz ar to, jā, un starp citu viņi arī mēdz būt lētāki nekā veikalos lielajos. Tā kā man tie mazie veikaliņi patīk. Man tiešām, tas ir tāda lieta, kur es nepaslinkošu pabraukāt. Par to, ko es varbūt, to vēstījumu lielu gribētu teikt, ka pirmais nebaidieties zvanīt. Ja ir jautājumi, lai arī cik viņi ir, traki savā būtībā, nebaidieties rakstīt, zvanīt, meklēt tos ceļus, jo tā valsts pārvaldes ir primārais uzdevums. Mēs varam kašķēties, kurš kuru funkciju veids vai neveids, kurš kuru darbu labāk dara vai sliktāk dara. Tas ir neizbēgami, tas visās valstīs, to Latvija nav unikāla. Bet Latvija ir unikāla ar to, ka mēs esam ļoti atvērta valsts pārvalde. Un tie arī minēja, ka arī tev bija konsultācijas un nāk un stāst un iedziļinās tajā problēmā. Tā ir laikam tā mūsu valsts pārvaldes pozitīvā daļa, kad mēs neesam tik lieli, lai mēs būtu vienaldzīgi. Mums tie uzņēmēji tiešām rūp neatkarīgi, vai tie ir lielie vai mazie. Un mēs ejam ļoti lielus ceļus, vismaz no ekonomikas ministrijas, lai mēs arī to mazo vidējo ģimenes uzņēmumu spējam uzrunāt. Un tavs novēlējums? Mans novēlējums ir Latvijai uzdāvināt ne tikai 1 mēnesi, bet visus 12 mēnešus. Jā, viennozīmīgi izvēlēties vietējo
un rūpēties par to, lai uz galda ir vietējais produkts un iepirkumos ir vietējais produkts. Un lai tiešām aiz katra Latvijas uzņēmuma ir Latvijas iedzīvotājs, kurš ar savu darbu nopelna sev algu un samaksā valstī nodokļus, protams. Un tā mēs kopā varam veicināt to mūsu dzīves kvalitāti un vidi ap mums labāku, sakārtotāku. Šis, starp citu, ir tā, ka tikko minēja par to, ka valstī jānopelna nedarītie nodokļi. Tāpēc arī mēs esam tikai interesēti palīdzēt katram uzņēmējam. Tieši tā. Mums ir jādomā, kā pelnīt. Jā. Labi, paldies jums par sarunu šodien. Paldies! Paldies!